Tā, labu rītu visiem. Tātad jauna diena, jauns video. Nu, skatieties, redziet, kā vakar interesanti sanāca. Redziet, kā Dievs dara, kā rīkojās, kā darbojās, sauciet, kā gribiet, kā notiek interesanti lietas ar Dievu. Stāsti par to, kad es te cepos, un kāds pa manīm uzzina, un kāds tur kaut ko pakomentē, un kāds pakritizē, un kāds noteikti nosoda, un ko tur vēl dara. Tā kā jūs redziet, tas viss ir normāli pie lietas, vai ne, un kaut kā tā, bet ko gribēju pateikt, kad vakar uzradās puisis, kuram es tur uztaisīju, veltīju video, laikam, ja pareizi atceros, vārds laikam bija Marks, ja pareizi atceros. Un es, protams, vēlāk kaut kādā brīvā brīdī vakarā iegāju, paskatījos viņa profilā, jo es tā vienmēr daru, es ieeju cilvēku profilos, kas tur kaut ko ar manīm vai pozitīvi vai negatīvi, es tik un tā eju skatīties, jo es gribu redzēt, kas lācītim vēderā un kas ar manīm komunicē un tā. Un apskatījos, tur puisim vesels bars ar kaut kādiem saglabātiem video, un kaut kāds arī viens ārzemju angliski runājošais šitas te sludinātājs, runāja un par evaņģelizāciju. Un man tā likās, mana tēma, par ko es te cepos, ka nekur nekas nenotiek Latvijā nopietni. Un es domāju, jāpaklausās, ko tad tas angliski runājošais runā. Un tagad nepateikšu ne vārdu, ne uzvārdu, bet priekš manis tas arī bija jauns uzvārds. Es pa YouTube, protams, rokoties, man YouTube visādus tur pasaules slavenos populāros parāda vai kādus tur, jā, bet vakar pēkšņi hops un nedzirdēts uzvārds. Es domāju, labi, ko viņš stāstīs. Nu, un viņš piedāvā vai skatīties tā kā par evanģelizācijas tām lietām, kur, kas, ko, kāpēc, vajag, nevajag un tā, un man patīk, ka viņš pareizi arī tur uzreiz, ko Bībele saka, vai kā Bībelē teikts, kā Bībele mums rāda. Un ļoti īsu video uztaisīšu, tikai man ļoti tas patika un iedrošināja un apstiprināja visu, ko es saku, tādi vārdi, ka viņš paņēma un pateica, kad pretbībeliski, jeb antibībeliski, ja, ka tas ir pret rakstiem, tas nav rakstos, kā šobrīd Latvijā visi dara. Sanāk draudzēs kopā, tur kaut kādi mācītāji, sludinātāji kaut ko tur runā un dara uz tiem atnācējiem, ja, un tie atnācēji, ja ir maz, nu tad viņš runā uz tiem maz, ja viņu nav nemaz, viņš runā arī uz tiem nemaz, un gaida mistiski, ka kāds kaut kur ienāks, ieplūdīs, ieplanēs, ietaranēs un kaut kādā veidā vēl mistiski nokļūs šajās draudzes telpās, lai tad ņemtu šo, kā saka, pie abiem frakas stūriem, ja, sāktu to tur purināt, ļurināt un tagad ar viņu ņemties. Un zēnu meitenes man patīk, kā tas vīrietis, sludinātājs, kas sludināja par evaņģelizāciju, ja, deva mācību, skaidru un gaiši pateica nē, nē un nē. Es tālāk tur daudz neskatījos, bet man pietika vismaz līdz tam brīdim, es kaut kādā brīdī varbūt vēl pastudēšu tālāk, bet man jau pietika, ka viņš pateica, kad Jēzus laikā, Jēzus pateica, ejiet, ja, ejiet. Tātad lūdzu, kur ir atslēgas vārdi, ejiet pie, es varētu pielikt, ja, ejiet ielās, ejiet laukumos, ejiet pilsētās, ejiet, tātad lūdzu. Jā, es pie šitā arī tur to video, laikam arī vēru ciet, daudz baigi vairs tur neiedziļinājos, bet lai jūs saprastu, ka cilvēks skaidri un gaiši pateica, ka bībeliskā mācība, un tur, es saku, iespējams, ka viņš tālāk noteikti sāka tur bībeli uz galda un noteikti tur sāka vilkt ārā, bet muļķim nav jābūt muļķim, jeb tieši otrādi muļķim pat ir skaidrs, vai kā lai pasaka, ja, kad pazudušie, taču kur tad ir zivis? Tu taču neej uz Maksimas akvāriju ķert, vai ne? Zivis ir upē, zvejnieki, ko dara, piekrītiet. Ja viņi zina, ka zivis ir upē, viņi kāp mašīnās un brauc uz upēm.
Viena brīdī viņa aizbrauc uz tādu upi, tur neķerās, aizbrauc uz Gauju, aizbrauc, es nezinu, uz Lielupi, uz Driksu, es nezinu, uz kādām visām šitām sīkajām, lielajām, uz ezeriem, ja? Bet viņi kāp mašīnā iet un brauc, lai noķertu zivis dažādās vietās, dažādu lielumu, dažādu kalibru. Viņi nepasūta mājā internetu veikalā, ja? Zivju piegādi uz āķa ar visu makšķeri, ja? Saprotiet? Tāpēc vakar man tas iepazīšanās, teiksim tā, ar šo puisi Marku laikam, ja? Man kā balzāms, jo es domāju, par ko es te Latvijā cepos. Es visiem saku, vasaras svētki neiet, Agris nesludina nevienā parkā, nekur ne pie miskastēm Modris, tur es cik neizķengājošs video licis, kad, un beidzot Modris Rīgā pie miskastēm glāb grēciniekus. Tas viss jau taču bija ar sarkasmu, kāds Modris, kādi grēcinieki, visiem vajag uztilpētas bikses ar ārā lienošām, kā es teicu, kulēm un pincīšiem un breolīnu matos, un pasties, kā Modris tur čiki piki sevi tur frišina un taisa un dara, un visi mani video, kur viņš ir izgāzies ar pārāk šitām uztilpētām, kur pincīts līdam pirmā rindā sēdošām dāmām gandrīz mutē, kā es stāstu, ja? Un visas lietas, ka beidziet kādās ielās. Mācītāji gvelž tur draudzēs sēž iekšā, lai dabūtu ziedojumus, lai dabūtu naudu, ja? Es pārsvarā tas tā ir, jūs saprotiet, jo es aizvien vairāk domāju, kāda ir viņu motivācija. Nu, vecīt, ja tev tā rūp pazudušie grēcinieki, tad ej ielās un parādi piemēru. Un tad radīsies tev sekotāji. Un tad cilvēki tieksies un gribēs un redzēs, nu kā mums arī. Es nezinu, kādu piemēru pateikt, es nezinu, kā es pornogrāfijā iekritu. Man tēvam uz skapi bija kaut kādas kārtas un žurnāliņi padomu laikā, ja? Tur caur jūrniekiem ievesti, ja? Nu kā man pielipa sliktās ziņas, tātad noteikti fāteris lūrēja un dračija, un reku viņš ieveda mani tajā, ja? Tātad, nu, sliktās negatīvās lietas šādi tieši notiek, ja? Nu, es taču neatturējos, nesaplēsu un neteicu, fuj, kakajā mierzost, ja? Es arī jauns puika, 12-13 gadi uzreiz, pliki pincīši, tur kūsas, šķirbiņas, tur sūkā, tur ņemās, darās, es tā, jā, viss. Un sātans teica, vecīt, jā, tā ir labi esam. Aha, tas ir forši pareizi. Un viss, un paņēma mani savos valgos un pielipa nepareizais piemērs no tēva, ja? Es pilnīgi aizgāju viņa pēdās. Un tāpēc šodien tieši tas pats ir par evanģelizāciju, par pozitīvām lietām, par pareizajām Dieva lietām. Ja mācītājs ir mērglis, tad viņš arī neko nedara, nedarīs, un neviens neielās, neies, un viss arī paliks tādā līmenī. Bet ziedojumus, jā, nu tos gan neaizmirstiet tauta lūdzu samest. Kaut kā tā.